Ceturtdienas vakars, Saldū, es, Aleks Trakais makšķernieks, došos pie Agra. Agris ir čalis, kas Saldū nodarbojās ar auto stiklu aplīmēšanu, pašās auto plēves, var nomainīt autiņam krāsu, aplīmēt un visu tur tā diezgan, kā saka, angliski tas būtu tā advancēti, bet tā diezgan labā līmenī un strādā čalis un zina, ko dara katrā ziņā, ja? Tātad mēs redzam, cik skaisti mums viss notiekās laivai tunings, visi bišķiņi noputējis, bet tur tā aizmugurītē mums metāla detaļas parādījušās, lūk, jau pielikt ir, jau ko mēs izgriezām, hops, iesēdinājām iekšā amortizātoru kāja, lai nesit mums muguru kopā, hops, vēl viena kāja, tikai viņa vēl jānopulē, un šeit abas divas ķiveres. Ko mēs darīsim ar ķiverēm? Šīm te, lūk, man pāriniek ķiveri ar stiklu priekšā, un lūk, manējā. Paķeram ķiveres, un braucam tos priekšējos stiklus pie Agra uztaisīt zilā spoguļplēvē. Ķiveres ir šitien. Čau, Agri. Čau. Ko tu te dari? Neko, visu kaut ko. Baigs smukā garāža. Vinējam, visu darām. Praktiski, jā, tā kā... Es garāžā jau pateicu, kad līmē gan stiklus, gan pašai mašīnai virsū tās. Aplīmē mašīnas ar aizsardzības plēvēm, tagad uz zem rokturīšiem, tagad ir uzlīmēts mašīnas apulēta. Un tev ir Liepājā? Liepājā un Saldū. Un Saldū. Jā. Un tepatās arī Saldū ir iespējams detailingot savu mašīnu. Ja? Šitais saucās tas mašīnu detailings, ja? Tas mašīnu detailings, jā, tagad populārais, jā. Cik gadus jau ņemies kaut ko šitādu? 12. uzreiz ir iet vaļā. 12. gads? Jā, no pašiem pirmsākumiem. Labiņais. Pat oktobrāns varētu teikt. Un tiem lukturiem, tas ir aizsardzībai, ja? Tās plēvas pārsvarā viss ir aizsardzībai vai, kā saka, pižanēšanai, arī smukumam? Lai vienmēr nebūtu nekāda akmens iesituma, nekas nebūtu. Tā kā, principā, plēve arī liek gan uz pārsagiem, gan pamperiem. Var arī visu mašīnu nolīmēt. Bet, Logus arī, visas tās spoguļplēvas, kas ir, tonē arī. Un parādīsimies, es vienreiz pie tevis, ka tev bija tāda pat aparātiņa, kad, es teicu, te nekas uz dullo nenotiek, vai ne? Nekas nenotiek, nē. Tā ir aparātiņš, ko var izmērīt. Tāds viņš ir. Viņu uzliek uz stikla? Uzliek uz stikla, jā, un tad viņš parāda, cik ir gaismas caurlaidība, ultravioletie un infrasarkanie. Jo tu nedrīksti pēc idejas... 70% jābūt priekšējiem logiem neatgājis. Priekšējais logos ir neko pēc noteikti nedrīkst līmēt. Tā jābūt 70%. Aizmugurē, tur cik vēlās. 70% caurredzamībai vai 70% drīkst notonēt? Caurredzamībai. Tātad 30% tik drīkst notonēt. 30% priekšē, jā. Un tu viņu uzliec uz stikla? Es viņu uzlieku uz stikla. Šiten es redzu arī šiten ir uzlīmēts, lai neskrāpē. Jā, vēl nav apgriests, jā, pagaidām viss žūst. Bet tas ir tikai luksus mašīnas, tu te pieņem vai, jebkuru kādu mašīnu, ja? Jo es te skatos, šitās nav tādas baigi lētās mašīnas, kas te tagad ir. Jā, laikam. Nav tā bailīgi, ne, šitādām mašīnām kaut ko līmēt un tā, ka... Es laikam esmu pieredzi, jā. Vairs ne, mašīnās vairs neliekās luksus mašīnas. Bet sākumā bija diezgan drūmi, ja? Jā, atbildība. Bet pēc idejas, vai te var kaut ko arī sabeigt krāsai, ja tu kaut kā? Protams, tāpēc mums redzēja aparātiņš ir. Redzēja, ieslēdzam. Katru reizi pirms pulēšanas visām mašīnām pāriet pāri un paskatās, kāds ir, piemēram, stāvoklis. Teiksim, šeit ir, piemēram, Albi krāsot, jā. Pat vieglaši paktelēt 393, jā. Kā tas tā, tad tu jau redzi, ka tas no rūpnīcas? Tas nav rūpnīcas, jā. Te mēs pieliekam, šitas arī viegli pārkrāsots. Te mēs varējam tālāk, uzliekam. Šeit ir 119, jā. Šitas ir apmēram rūpnīcas slānis ir 120, jā, 130, jā. Tā tad rūpnīcā plānāk uzklāj, jā? Tas ir pirmais krāsojums. Tur jau viss nāk pa virsu. Tas jau nāk jau, kā saka, jau pa virsu. Bet tā pateikt nevar pēc tā citroniņa kaut kā vai kaut kā, teiksim tā pieejot. Ir jau tāda, kad ar gružiem ir un var redzēt uzreiz, bet ir, ka labi nokrāsot, tad praktiski nevar redzēt.
Tāpēc ir mērītājs un arī kaut kāds dziļāks defekts, tad papulē, pamēri, jo pulēšana jābūt arī racionālai. Nevar tā vienā reizē kaut ko visu tur Var tā kā nodrāst tā, ka līdz gruntē vai varbūt nākošajā reizē tu vairs tajā mašīnā nevar pieskarties. Ne, tik trāk arī varbūt, jā? Nu, ja nemēri ir jau, kas nemēri, malc, kamēr visi it kā jau visu izpulē līdz pēdējiem, bet tur varbūt es noņēmu jau tā, ka tur neviena pulēšana vairs nesanāk. Tāpēc citreiz ir labāk kaut ko nedaudz tu atstāja, kaut ko sadzīvo, bet tur vismaz paliek virsū kaut kas vēl tur kaut ko varēs ar to mašīnu darīt. Nu, teiksim tādām, nu, piemēram, redz, man ir tāds untums patām. Ir iespējams šitādām vispār uzlīmēt virsū stiklam Jā, kaut ko, protams. Bet viņš ir plasmas. Tas ir plasmas, tas nekas? Jā. Jo rekur uzlīmes it kā turās. Jā, mierīgi. Tādā pašā tajā spogu, un arī šitāds liekums visādas, ja grib kaut kādas detaļas, tur, teiksim... Jā, ir teiksim, tonējušās plēves, kas iedos to, tonīt iedos, ja, teiksim, jā, to mēs varam apstīties, kāds viņas ir. Tā plēve izskatās šitādi, ja? Jā, viņi man te paraudiņi, jā, tā kā es paņem, uzreiz paskatīties, kādi ir tie toņi. Komandas biedram Matīsam ir laiva ar stikliem, un Matīsam mēs varēsim sarunāt, kā atvilksim tev te laivu. Iekšā redzēsim, kā piekab varbūt redzēs vai ies tajā piekab, bet laivai arī tos stiklus gribētu ar tādu spoguļplēju. Tas arī ir iespējams, jā? Tur? Ir iespēja tāda, ir arī iespēja aizsardzības plēja. Tā kā notiek, te ir pa poņiem, ja var redzēt. Šitas ir viegli sarkanīgs. Jā, sarkanīgs. Tad šitas ir pink vai roža tāds, šitas jau rīktīgi ir tāds. Jā. Šitos laiž arī priekšējos logos, bet, tas likuma nedrīkst var nākties plēst ārā. Šitas ir tāds ļoti populārs. Zilais, šitais ir tāds, kāda es saku, tas smuki. Patieši. Šitos pārsvarā visiem priekšējos logos sānā var līmēt, bet ir jāsamēr kopējo, jo Es esmu redzējis, kad īstenībā bija kaut kādi TikToki, kad tur pat bija kaut kādiem, ka uzplēsts virsū, ka bija jāplēš nost uz ielas. Jā, bet, ja tev ir izmērīts, piemēram, šito izmēru un tur iet, tad tu vari pastrīdēties, ja tev policists tur liek plēst ārā. Ja tev ir rādījums līdzā, piemēram, tur iedod līdzāk, ja rādīts, mērīts, un tad tur var vēl pastrīdēties. Tu arī, teiksim, viņus, kad uzlīmē, tu dod kaut kādas līdzi, tā kā uzraksti kādi tie cipariņi līdzi kaut kā vai... Jā. Šitām, ka līmē, tad vismaz fotogrāfiju iedod līdzā. Ja gadījumā kaut kur kaut kas ir, vai ne, kad nebija tā, ka uz dūlā līmēts, kad ir tomēr tas kopējs ir paņemts, tad mēs varam tur sākt skatīties, kuram tas aparāts ir, teiksim, nokalibrēts vai nav nokalibrēts un ko viņš rāda. Cik viņai ir tas procents? Tad 30 drīkst, tad šitai ir? Jā, šitai kaut kādi ap 9. 9 tikai? Jā, jo parasti rūpnīcas, tūlītām attaisīsim kādu logu. Un pamērīsim, piemēram, cik ir BMW priekšējais loks oriģināli tonējums. Viņam ir no rūpnīcas jau? Jā, viņam ir no rūpnīcas. Gaisma laiž cauri 71,8. Jā, tā kā, principā, BMW vairs neko iekšā likt nevar. Viņam jau ir no rūpnīcas. Jā. Bet tas ir pasūtot mašīnu jau? Tas ir cilvēks jau pasūtījis tādu tonējumu, vai tas vienkārši tā arī visiem? Mašīnas ražotājs jau liek jau kādu tonējumu iekšā jau. Te praktiski neko nevar vairs līmēt. Te ir viss. Tāpat smuka. Jāsamierinās ar tik smuku, cik ir. Jā, es teiktu to pašu, jā. Bet vairāk nekur kaut kāda, teiksim, ierobežojuma nav, ko tu vari līmēt virsū. Tur kaut kādas plēvis, tur krāsa tagad, es saprotu, drīkst mainīt kaut vai katru dienu. Tehniskajā nav vairs rakstīts, vai ne kādreiz bija? Nē, aizsardzības plēvis var līmēt visur, jā, teiksim. Visai virsbūvē, jā, par optiku arī pēc likuma. Bet lukturiem, nav, bet lukturus jau var kaut kāds tonējums pa daudz būt, vai ne? Jā, bet tas ir uz pašu, ja, teiksim, ir tonējušās plēves arī, kas iedod tādu vieglu tonīti, bet, tas ir, to vienmēr saka, tas ir uz pašu atbildību, bet dikti gribās to tonējumu, jā, un tad uz pašu atbildību, kad tikai tehnisko apskatu jāplēš ārā.